Au! Iemols. Jo, vai tī kā es nosolu. Tā visu laiku viss ir slikti, viss ir sūdīgi. Nu, tā ir galvenais mierīgi elpot. Bet nu vienmēr viss notiek vai nu steigā vai pārgurumā. Tad es pirms tam aizmirsu nolaist grīdas lejā. Tad drošinātāji visi iesals. Vai kāds viņš kamerā izstās mazs un apaļš. Labrīt no rīta pirmdienā. Atbraucu līdz darbam, lai paņemtu šito sastāvu, bet bez piekabes. Un man kaut kāds no jums prasīja, cik īsti es stundas strādāju nedēļā. Un cik man labi mēnesī, es esmu tur minējis, cik man ir. Bet tāpēc es izdomāju, ka es uzfilmēšu vienu video, kurā es parādīšu nedēļas stundas. Nu labi, šonedēļ man sanāks 4 dienas. Jo piekdien mēs braucam uz Berlīni ar ģimeni, bērniem pasejā taisa, jauna vēstniecībā. Bet parādīšu to 4 dienu griezumu. Tātad jā, šīs dienas mans aparāts būs šī Scania. Un ņemot vērā laikapstākļus, es īstenībā priecājos, ka man jābrauc ar šito. Tāpēc, ka braukt tagad būtu ar fūri un vilcēju tukšā būtu grūti, jo atkal mums ir ziema klāt. Precīzāk, ziema vēl nav mūs pametusi. Un ar šitam tā vismaz ir lielāks svars. Un viņam vieglāk braukt. Jā, vieglāk braukt, jo viņam ir spiediens lielāks uz asi. Ir piedarbināt īstenībā, kas viņam tur darās iekšā, es nezinu. Tā, kas ir braucis, kas nē. Jā, izskatās, ka šefs ir braucis pēc paklājiņa. Mašīna nav vairs tīrīta normāli. Pastīsimies, kā viņš mums leks. Tā es kaut ko saspiedu un man izslēdzās video. Es tūlītām paņemšu kafiju, uzpildīšu mašīnu, jo kāds nav to izdarījis. Atāķiešu nolikšu kaut kur piekapi nost, jo man jābrauc tikai priekšu. Jānoliek kaut kā smukāk viņa nost, lai pēc tam nemētājas pa kājām. Tomēr jādomā solis uz priekšu, ne? Pēc tam kāds šodien te braukās un maisīsies, tāpēc jāpadomā arī par citiem. Labi, ieskriešu pēc kafijas, uzpildīšu mašīnu un tiekamies uz bāņu, te jau pastāstīšu ko vairāk. Tā, gluži uz bāņu mēs vēl netiekamies. Vēl jāsaraksta, ne, bet jāieliek kartiņa. Kā izrādās, savu braukšanas karti esmu aizmirsis čipu. Pirms tam cūciniekā pēdējo reizi braucu cūksved. Un jānomaina asis. Te jau ir uz 2. Kāds ir braucis ar 5 asīm, ar piekabi. Nav nomainījis apakaļ uz 5. Es vienmēr mainu uz kādreiz. Latvijas firmā, kas strādāja, tad mēs braukājām piekabas jaunās vilkām. Tad bija ļoti svarīgi. Vai nu tu nobrauc 300 km ar 2 asīm, vai nu tu nobrauc 300 km ar 5. Naudiņas ziņā ļoti. Neko, ziema mūs galīgi negrib pamest. Labi, ko tam jūs tur Latvijā vispār? Nu, tie, kas no Latvijas šito redz. Tā kā auzas. Visas maliņas sāp. Vakar ar meitu bijām Jump House'ā. Tur jau vajadzēja puikām parādīt, uz ko Andronkuls ir spējīgs. Parādīja visas maliņas stīvas, bet nu bija ko pazīmēties. Jā, mēģināšu kaut ko safilmēt to nedēļas darbus. Es domāju, nevis nedēļas, bet 4 dienas. Un kas man, piemēram, es nevelku nevienu sēriju vairāk. Nu, maksimums laikam lielākais iepriekšējā kanālā bija 53 minūtes, bet es nevelku nevienu vairāk. Līdz stundai es varbūt vilkšu. Personīgi man, ka es skatos kaut kādas citus video, YouTube'ā, podkastus vai vienalga, ko tur jābūt ļoti interesanti, lai es skatītos kaut 1,5 līdz 2 stundām. Nu, līdz stundai tas ir, man liekas, tāds maksimums.
Vai es tagad sēdētu un 2 stundas skatītos, nu nē, tas nav kaut kāds Hollywoodas uzņemta filma vai latviešu labi uzņemta. Tāpēc es arī savas visas sērijas mēģinu izvilkt uz kādu stundiņu maksimums. Bet tā, principā, man tās no 30 minūtes līdz 30 minūtēm man šķiet, ka ir ok. Lai nav tā, ka es tur vienkārši tārkušķu. Labi, es sarakstu visu, ko vajag sarakstīt, tad tiekamies uz bāņu. Visas maliņas sāp. Vecais labais bicīts arī piedzīts. Nu, tikko izbraucu uz bāņu ārā. Un, nu, bānis ledo, jā. Apakšā ledus, pa virsu sniedziņš. Redzēs, cik ātri, cik man te raiti viss veiksies šodien, bet man šodien ir aizmirst pirms tam pateikt, man šodien jābrauc pēc teļiem. Jā, man pirmdien. Nu, ir reizes, ka kaut kas cits, bet normāla pirmdienas, otrdienas jau it kā teļu dienas. Labi, tur katru reizi var kaut kas pamainīties. Tie, kas zina mani ilgāk, tie arī zina, ka nekad te plānam nevar ticēt, jo tas plāns mainās vienkārši vienā momentā. Jā, nu, uzēdīšu, padzeršu kafiju, tad ietarkšķēšu ko vairāk, cik jābrauc, kas jāvāc un tā tālāk. Tā es pieliku mikrofonu, jo ārā ir baigais sānvējš, vai būtu tā skaņa vienmērīgāka, un šodienas plāns man ir tāds, ka jāizbrauc pakaļ teļiem 2 vietās, un īstenībā tās abas vietas ir vienā no iepriekšējām sērijām, ko es filmēju pirmdienas, man tāds copy-paste variants sanāca, ja? To, nu, tieši to pašu, ko es darīju jau kaut kādu pirmdienu. Tā, pagad nošāvāšos. Jā, tā ir parasti no rīta sāc braukt, vēl tāds žirgts, paiet kaut kāda stundiņa, tad man jau sāk tāds slēdziens nākt virsū, un tad jau nākās kaut ko padarīt, kaut ko pabakstīt, kaut ko paskatīties, lai, nu, nemieg ciet. Man midzina tas ceļš vienmērīgs, vienmuļš, nekāds. Kad brauc, skaties vienā punktā tālu. Tad, kad tu braukā pa vietu, tur izlec ārā, ielec iekšā, kaut ko uzkrau, izkrau, tad tu nosalsti, tad ir slapš un visu laiku kaut kāds tāds tonusiņš un nemiedz tāds iet, kā iekāp mašīnā, sāc braukt. Tieši tas pats, kas ir braucot uz Kautuvu, tu no rīta, teiksim, kaut kādas 4 stundas brauc un salasi visus tos gotiņas, pullīšus vai ko, aizbrauc uz firmu, izkrauj, tad tev paiet tā pauze un tad atkal sāc maukt un tev vēl kaut kādas 3 stundas un tad ir, ka tu jau sāc šitos te variantus taisīt. Bet, nu labi, šodien man ir teļi un cerams, ka tikai teļi. Tā kā es vienmēr saku, vai nu šodien īsā diena, nu točnā šodien īsā, bet es ceru, ka īsā, jo nu, man visas maliņas sāp, tik stīvs es sen neesmu bijis, bet riktīgi forši ar meitu divatā bijām, atpūtāmies, izlēkājāmies pa jump house, pa tramplīniem, izložņājāmies pa visādiem šķēršļu takām, baigi forši. Jā. Tad tiekamies jau pēc brīža, es domāju, ar uzkrautiem teļiem. Un tad jau savilksim to nedēļu kopā un pastīšos, kā man tas sanāks. 4 dienu darba nedēļa. Pagājušā nedēļa arī bija piektdiena paņēmis brīvu atvaļinājumu dienu. Tas sanāk 3 dienas brīvas. Riktīgi forši 4 dienas nedēļā strādāt būtu ideāli. Jo, vai tikā es nosolu. -5 grādi un riktīgākais vējš. Jā, bet nu labi. Es saprotu, ja kāds teica skatās mani no Latvijas, man nav ko čīkstēt par 5 grādiem. Tad, kad jums uzmalt no rīta -28, jā, tad ir augsts. Es pirmos savus 20 teļus uzkrāvis esmu. Tad iebraukšu Aldi, Lidlā iebraukšu, paņemšu kādu pulciņu. Pirms tam baigais slēdziens nāca virsū tāds, nu riktīgi miegs nāca. Ja
Aizbraukšu tu Lidlā, paņemšu kādu uzgraužamu bulciņu un šķūrēšu tālāk uz nākamo kraušanās vietu. Nākamā kraušanās vieta ir apakaļceļā. Jā, nosala pamatīgi. Labi, tiekamies Lidlā pēc kādas garšīgas bulciņas, aiziesim kopā. Davai, ripinam. Tā bulciņas ir paņemtas, kaut ko garšīgu uzēdīju. Kivi arī paņēma, vai labā cena bija, jāpaņem uz mājām bija, nevarēja tā paiet garām. Zin kā, tās dzeltenās cenas jau vienmēr iekrīt maisiņā, grozā, kabatā. Jā, manējais aparāts ar 20 telēniem jau stāv šeit. Kāpsim iekšā. Mazais resnītis. Bet pasties, taču izstās tāds mazs un resns. Jā, braukšu tālāk. Un knapi kustos. Nu, rīktīgi viss stīvs vakar. Saka, meita izlēkājāmies par jump house. Tās 2 stundas, pusotru laikam bija. Pusotru stundu. Johaidī, visas malas stīvs, tā kā jāgāž vien tālāk. Pēc tam pie nākamajā vietā, kur man jāpaņem tie teļi, iekāpšu piekabē, parādīšu kādi šitie tādi smuki, apalīši. Labi, es gribu ēst. Čau! Otrajā vietā arī esmu atbraucis pakaļ pēc teļiem. Šie ir paņemti tajā pirmajā vietā, kur jūs neredzējāt 20 gabali. Jā, tur viens teftelēns skatās. Jā, ēsti grib. Nekas aizbrauks, jūs pabaros. Un tagad man jāpaņem šie te skaistuļi. Tā, draugi, kāpsiet labprātīgi ar Andri iekšā, vai būs jāstumdās mums. Eku viens mazais apalīts treknēs, tas tāds. Jo, šitais arī smuks, tā. Sveiks parādies. Šitais tāds riktīgi smukais. Šitais būs būdīgs. Kādu dienu viņš būs baigais teftelēns, pust jūs kāda mugura plata. Re, paši jau kāp iekšā. Pagaidiet, man vēl vārti nav aizsieti. Gaidām. Man skaidrs jāpaber, lai vairāk būtu siltāks. Tu ar mani kopā kāps? Nāc! Redziet, kā ir uzmanīgi darba vietā. Traumas var dabūt. Iemalcu augšā tur. Viss jau labi, jāsakrauj viņi. Jāuztais pa ceļam vēl pauzīt, 45 minūšu. Kā pa brīžam, ne? Un jābrauc tālāk uz mājām. Jau nu negaiss ir gaidāms. Tu iedomājies? Nekādi tālāki plāni. Viss, šodienai darba pietiek. Viss, noliku savu mazo apaļo. Jā, viss. Ko? Šitais ir kaut kas nebijis. Bet ir jāmok fiksi prom. Jo parasti ir, kad šitā saka, ka viss darbs šodien pietiek, nekā nav. Tu jau taisies mājās, viņš pagaidi, man tur kaut ko vajadzēja izdarīt. Tāpēc telefonam skaņas jau esmu izslēdzis. Un desoju uz mājām. Nu redzi, sagaidīju arī es to brīdi, ka es varēšu YouTube'ā pateikt. Nu nav visas darba dienas man tās garās. Piemēram, šodien 4 sāku, un tagad ir 1. Nu, ideāli, pasties. Nekas tur nav, 9 stundas vien sanākušas. Super. Nu ko? Tiekamies jau rītā. Skatīsimies, kas man rīt. Pagaidām nav ne jausmas. Teļi, cūkas, lielops. Nemazākās jausmas. Es uz mājām dodos. Un tiekās jau rīt, otrdienā. Čau pagaidām. Labrīt no rīta man apnika ziema. Un es izdomāju, ka es lidošu uz siltajām zemēm, paņēmu bišķi pauzīti no darba. Tāpēc viss apnika. Es atbraucu uz lidostu jau. Un kāpšu iekšā lidmašīnā, lidošu prom. Nē. Es atvedu sievas māti, izlaidu ārā no mašīnas tagad, un sievas māte lidos uz Angliju tālāk. Es braukšu uz mājām. Man šodien vakarā cūciņas jāved, tā kā šodien arī nekāda baigi garā diena nebūs. Nu, pēc darba dienas, ja skatās.
Bet tas, kad vakars un naktī jābrauc. Tad jau tiekamies šodien pēcpusdienā. Ap 4 cūciņus jākrauj. Un tad ir no 8 var sākt izkraut viņas. Redzēs, kā man tur ies, cik man ātri izkraus. Un vēl jāizmazgā un tad uz mājām. Tad diezgan viegla tūrīte. Davai, tiekās jau šodien pēcpusdienā. Čau! Nu ko, 2:03 dienā esmu ieradies pie sava cūciņa auto. Tā otrs latviešu kolēģis Uldis brauc ar viņu pastāvīgi. Es to vārdu ņemu ārā parasti. Man nepatīk braukt ar citu vārdiem. Kaut vai uz mazu momentu. Kā jums šķiet? Šitais te skeletgalvu kungs. Man personīgi nepatīk šitādas te lietas, bet es ārā neņemu. Tur varbūt tas kā piedūriens kādam patīk, man nepatīk. Jā, tur var aizkariņus salikt, kādu uzlīmīt, uzlikt ogā vai ko, bet tīri kaut kādas širādas skeletgalvas man nepatīk. Tā, īstenībā reku manējais darbiņš, šitais te atrautais. Kur man bija viens tiktokā video, kur es noslīdēju no ceļa un atdūros pret sētu. Un man ir traktors vilka ārā, varbūt iemetīšu tūlīt mazu kadriņu. Tad norāvu visu šito aizmugurējo lampas daļu. Viņu baigi elementāri bišķi kaut kur pieķer, un viņš ir uz kniedēm turklāt. Un tad viņu tā kā korķi norauj nost. Tā jāatver vaļā aizmugurēja klape, viss notiek ap pulti. Katrai funkcijai sava gaismiņa. Un tad jāzina, ko saspaidīt, lai nesačakarētos. Jā, ja kaut ko sačakarē, viss ir dārgi. Piemēram, obligāti ir jumts jāatver sākumā arī vaļā. Tā ieslēgšu vispār drošinātājus. Un tad ir jāatver jumts, kad grīdas ceļ uz augšu. Tur ceļās augšā. Ja neatver un augšējo stāvu brauc uz augšu, tad izbrauc cauri jumtam ar grīdu. Ir jau viens kolēģis pacenties uztaisīt caurumus jumtā. Jā, tad saka ātri nenotiek. Nu, ko taisam klapi vaļā. Tā 2 pogas jāspēj uzreiz. Pirmais viņš atgāž slīpumu vaļā. Un tad tikai uz leju vienu podziņu spiežam. Ko? Labi, sagatavošu mašīnu un tad ietarkšķēšu vēl kaut ko. 150 cūciņas jāuzkrauj un jābrauc uz kautuvi. Otram acis apgrieztas riņķi. Nezinu, kāpēc, kurš aplika. Tā baigi atspīd, nevar redzēt. Labi, nav svarīgi. Kārtošu mašīnu un taisos ceļā. Piektdien arī strādāšu. Braukšu 5 no rīta ārā uz Berlīnu, izdarīšu savas lietas, paņemšu pasi bērniem. Un pēc tam vakarā ir jāved cūkas, kā izrādās neviens nav man atvaļinājuma dienu ierakstījis, kā jau vienmēr. Plāna, superīgās maiņas un vispārējais. Nu, tagad atkal sit pa nervu, bet, tagad galvenais mierīgi elpot un visu pārējo. Jā, šitais riktīgs sit pa nervu. Neko darīt, tas sanāks, ka es 5 pamodīšos, braukšu uz Berlīnu, uztaisīšu bērniem pases, atbraukšu apakaļ, es jau būšu vismaz 8-9 stundas bijis ceļā, privātās stundas. Plus vēl kraušu cūkas, un pēc cūku kraušanas vēl braukšu uz kautuvi, un tad sanāks, ka es kaut kādu diennakti nebūšu atkal gulējis. Tā ir, gribas apvienot savas darbus, ņem brīvu, paņem brīvu, neviens tev neiedod brīvu, vai precīzāk, aizmirst, ka tu prasīji. Jā. Miers iekšā, nemiers ārā. Kaut kā tā. Labi, braucu pie zemnieka. Pats šefs arī brauks līdzi. Krausimies abi divi ar šefu kopā. Jā, tik jāskatās, cik 150 vai 155 cūkas. Ja jau šefs kraus, tad liks 155 kraut. Bet viņas lielas, viņas ir kaut kāda 130 kilo, točna katrai ir. Ja 130 kilo, tad ir cita kvadratūra jārēķina. Un ja paņem kontrole, ir jau bijis. Ja paņem kontrole, tad ir sots. Viņi parēķina, cik ir vajadzīgi kvadrātmetri. Un, ja katra cūka, ja vidējais cūkai ir virs 120 kilogramiem, tad citi noteikumi sākās. Labi, jau braucam kraut cūciņas. Mēģināšu varbūt nolikt kaut kādu brīdi kameru un
nofilmēt tur iekšā piekabē, bet šaubos, vai man sanāks tam laiks. Esmu nopircis lielo statīvu, bet pagaidām man roka neceļās kaut kur viņu likt skraidīt, filmēt, tāpēc, ka man šitie laikapstākļi tā jau besīka vēmiens nāk. Nekas, mums sestdien, svētdien sola jau +10 grādus, tā kā iespējams atgriezīsies dzīves prieks, pavasaris būs, putniņi dziedās, tad jau viss būs atkal ok, aizies kāda jauna sērija. Nu ko, labi, braucam tās cūciņas sakrāt. Jā, cūciņas uzkrāvu 157 gabalas. Es jau esmu pabraucis nedaudz prom no zemnieka. Kaut ko kādu našķīti jāuzēt pa ceļam un jādodas tālāk. Cerams, ka Brēmenē iziešu cauri normāli. Man it kā ir 3 stundas līdz izkraušanās vietai. Laiks 3 stundas braukšana, tur varētu būt ap 2. Bet Brēmenē notiek visādi brīnumi un tur var palikt uz ilgu laiku. Neko darīt. Jā, zemnieks bija pukstīgs, visu laiku viss slikti, bet pie šī zemnieka es braucu, tur jau jābūt gatavam, ka viņam viss būs slikti. Manuprāt, ka es vēl neesmu viņu priecīgu redzējis. Varbūt 6 gadu laikā, cik es pie viņa braucu, varbūt kādu 1 reizi viņš ir smaidījis. Labi, neiesim krist jau tik traki, 2 reizes. Tā visu laiku viss ir slikti, viss ir sūdīgi, nekas vēl nav labi. Bet nekas, tā jau. Man viņš dzīvot netraucē, man ar viņu nav jādzīvo. Jā, diezgan liels zemnieks, cūku zemnieks. Cūku zemnieks, labi skan. Viņam kaut kāds 3,5 tūkstoši cūkas sanāk, ka ir. Šodien vēl paspēja izvingroties. Redzēs, kā būs ar to piekdienu, baigā dusma. Baigā maukšana sanāk, ja man ir piekdiena jābrauc uz to Beruīni, jābrauc apakaļ un vēl jāstrādā. Riktīgi, tā, ka baigā dusma. Bet, labi. Ko tiekamies jau Kautuvē. Droši vien pa ceļam iziešu TikTok laivā, patarkšķēšu, kad būs korķis Brēmenē. Un te jau skatīsimies, kā šī diena man noslēgsies. Es ceru, ka uz kādiem 12 vai +1 naktī vajadzētu vismaz būt man mājās jau. Čiu. Kāda stundiņa Brēmenē pastāvēt jau, bet tūlīt jau būs tilts. Un būšu jau ticis cauri. Bet jā, stunda pagāja pastāvēt te un pabakstīties. Aizbrauc kolēģis tikko pretējo pusi. Tā kā man vēl ir 2 stundas līdz izkraušanai un stunda laiks braukšanai. Jā. Ko drīz jau tiekamies tur Kautuvītē. Es taču baigi aizrunājos TikTok laivā un aizmirsu, ka neesmu uzfilmējis vienu mazu kadru YouTube'am. Jā, es esmu atbraucis līdz Kautuvei un iešu tagad izkraut cucekus. Man priekšā viena mazā mašīna ar 90 cūciņām kaut kādām. Tagad ir 8 vakarā. Jā, viņi teica startēs, sāks darbu. Un tad jau mazgāšu. Un es mazgāšu mašīnu, piekabi, iziešu TikTok laivā. Ielikšu tur telefonu aizmugurē. Varēs redzēt, kā tur to visu trako izmazgāt to piekabi. 3 stāvi, visa piekakāta, smirdīgi. Darbiņš jāmīl, kā sacīt jāsaka, vai ne? Davai tiekās. Ko, mašīna ir izmazgāta un dodamies mājās. Man parādīja tikko teica, ka man uz priekšu kaut kur ir falšfārā. Tas nozīmē, ka pretī brauc mašīna, lai uzmanās. Tā kā, lai neviens neapdzen, lai brauc pa pirmo joslu, ka uz bāņiem pa nepareizo pusi, pa pretim braucoša mašīna. Neko skatīsimies, cerams, ka viņu ātrāk novāks nost, nekā es viņu satikšu. Vienu reizi esmu redzējis tādu baigi nepatīkamu sajūtu. Es tikko biju izgājis TikTok laivā un noliku telefonu brīdī, kad mazgāju mašīnu piekabi aizmugurē. Vienu brīdi gandrīz 700 cilvēki skatījās, kā es mazgāju piekabi aizmugurē netīru kakainu. Bet tas bija labs. Jā, neko, devai, tagad brauc uz mājām. Tiekamies pēc aptuveni 2 stundām. Tagad ir 10 vakarā. Noteikti ap 12 būšu mājās. Čiu! Rekā pirms mājām pašām kādu 20 minūtītes. Ārā 0, viss bija slapšs. Un tagad sākās jau snikšana.
Viss sāk pieķert. Jā, diezgan labs ledutiņš uz ceļēm. Neko, vēl tiešām 20 minūtes normālā tempiņā braucot. Skatīšos, ja te visa rinda sāks lēnāk braukt, es jau arī nebūšu baigais ērglis, kurš tēt leks uz tā otro joslu. Jo, ceļš ir tāds labs spoguļīts. Nezinu, šogad tas ir bijis, ka citus gadus arī šitā slīd un ir tas kailadus, melnais ledus uz ceļiem, bet tā kā šogad, jā, tas ir tā diezgan traki. Reki jau pa pretējo pusi policija brauc, kaut ko visus stādina, droši vien tāpēc, ka slīd. Jā, brauc lēnām, visiem liek aiz viņiem brauc. Neko, vēl 20 minūtītes jāpaciešas. Bļeķi. Neko, letiņš uz 70 mauc. Tā jau neslīd tagad. Vai iemidzis jau pišķi. Ko, mašīnu es iedzinis iekšā, atstājis kolēģim, jau viņam arī skaidrs. Tagad jāpaņem somanu ārā no mašīnas un jālec ritenim mugurā un jābrauc mājās. Jau teļi bļauj. Paga, pirms saku tev tā, aiziesim pastīties. Teļi kaut kādi palikuši vēl šeit. Ejam pastīties. Tagad te diezgan klusu, bet tad, kad te ir pilns ar teļiem, tad var iedomāties, cik skaļi ir tad. Ko, draugi? Jūs neviens nekur nav aizvedis, ne? Jūs ēsti gribat. Radziņ jau. Šitai būs ragi. Ko visi grib ēst. Vai kāds brūns? Nevis brūns, bet pelēks. Tu jau neesi teļš vairs, tu jau esi jaunelis. Nāču. Reku arī vēl. Visi atpūšās. Sveiki, draugi! Kā jums iet? Labi ir, man jātaisās mājās. Jūs paliekat, ja? Čau! Vai tev labs vakars? Es dodos mājās. Tiekamies rīt, ne? Es lecu savam veļukam mugurā. Uz mani skatās govis arī. Kur lielais stāv? Redz, kā es vēl esmu mājās, pulkstens ir 2 pa dienu, un man pēc 2 dienā, un man pēc 2 stundām jābūt darbā. Kā draņķīgi gulēja, kuņģis buksē, maisi zem acīm, nevarēja pagulēt. Jā, un šodien atkal cūciņas ir, jāskrauj pie viena zemnieka un jābrauc uz nakts izkraušanu. Man baigi nepatīk, tur 11. tikai var reģistrēties. Un tad sanāca, ka esi 4 mājās. Un rītā tad man būs jāuzkrauj, tikai jāuzkrauj cūkas kolēģim, un tā būs visa man darba diena. Kas ar to piekdienu vēl darās, tas ir ar dakšām ūdenī rakstīts. Vēl neesmu dusmīgi parunājis firmā, nesanāca laiks. Jo es jau pagājušajā nedēļā brīdināju, ka man piekdienu vajag brīvu, jo bērniem jātaisa pasta. Šodien puiku aizvedām uztaisīt fočeni, lai rītā varētu visu izdarīt vēstniecībā. Nē, parīt, jā. Ienācu darbnīciņā saļļot ričukam ķēdi. Jā, ar visiem sāļiem, ar visu šī ar sākusi kaut ko te rūsēt man. Ar šo ričuku maucu visos tajos piedzīvojumus. Šis te man spridzeklis jau noripojas ir kaut kādi gandrīz 4000 kilometri. Daudz, jā. Jā, puikam arī uz ziemu nolikts mazais spridzeklīts, meitas skrējritens, bet šis piemineklis, tas stāv šeit. Ziniet, kā ir, ja, tas teiciens. Ja vīrs pateica, kad sataisīs kaut ko, viņš sataisīs. Un nevajag atgādināt ik pa pusgadam, ka kaut kas ir jāsataisa. Ja es pateicu, ka es sataisīšu riteni, tad es sataisīšu. Viņš tur stāv ne vairāk kā 6 mēneši. Tieši šitā te. Iespējams, varbūt lokācija mainījusies no vienas puses uz otru. Bet ja es pateicu, ka es sataisīšu, tad būs. Šogad toši nebūs.
Jā, ir jāstājas. Jānopērk vēl aizmugurē piekabīte. Vai es varu savam pieaķēt to piekabīti un puikuļi tiekšā. Tad mēs visi varētu braukt kaut kur tālāku gabalu. Es jau baigais velo braucēju fanāti, baigi patīk. Bet man patīk tie lēnie foršie, nu ne lēnie, bet tie braucieni, kur tu izbaudi, nevis 200, sotaku nomalc, jā, fiks, pēc tam jau mājās dīvānā iekrīt un guli. Nē, man patīk tādu piestāt, pastīties, abrīnot dabu, kaut ko nofočēt, uzfilmēt un braukt tālāk. Es jau aizterkšķējos, mums ārā tik forši, jak iziet var. D vitamīnu jau vēl laikam nevar uzņemt. Bet tā sajūta tik laba uzreiz, ka tā saulīte spīd. Jā, braukšu lēnām uz darbu, izbaudīšu, lai tad forši. Pēc tam relaksiņš ir, kā iesēdīsies mašīnā, saule sejā spīd un miegs nāk. Man jābrauc pie zemnieka un jākraujās viņam. Pie šitā vienmēr jogi, viņš tāds tormas un bremze ir darbo ziņā. Un pie 3 durvīm jāpiebrauc, tas būs. Ilgi. Davai, tiekās vēlāk jau. Es nevaru saprast. Man tā šķiet, ka kolēģis nav braucis vakar. It kā mašīna ir uz otru pusi, jo es iedzinu pretējā pusē bija pūre priekšā. Nē, maisu 6 šitā ielik, tātad abas mašīnas ir vienkārši apgrieztas. Pie zemnieka sabēršu skaidrs. Tagad negribas neko darīt. Tik lēnām forši braucu uz šajien, izbaudīju saulīti spīd. Zin, tas pirmā sajūta, ka pavasars vairs nav aiz kalniem, bišķi jāpaciešās tikai. Jo, labi, sakārtosim piekabi pie zemnieka. Kāpsim iekšā. Šitais vismaz tīrs vāģis te ar zeķēm var gāzt. Tā. Ko mums degviela saka, varbūt jāuzpilda. Nē, taču nav braukts. Nu neko, darbinam klāt. Jā. Jāsāk darbs. Saulīte tā spīd, ka tiešām negribās neko darīt. Labi, jāiet pēc dzērieniem un papīriem. Tā kā man ir tīro logu un spoguļu fetišs, tad visi spoguļi un logi tikko tika nopucēti. Pasties kā spīd un laistās viss sāls notīrīts. Caurredzamība ideāla. Te arī viss atspīd, viss čotka. Pasties kā tīri smuki spoguļi. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir redzēt labi un pārredzēt visu labi. Pasties kā smuks, tīrs un viss ok. Es nevaru, piemēram, ka paņemu mašīnu no citiem šoferiem. Tad, kad man jāpastumjas atpakaļ gaitā, kaut kur ir pret šitādu sauli, kas spīd tieši spogulī iekšā, jā. Te tā bišķi var redzēt. Neko nevar redzēt. Spogulis tas vispār man tik ļoti nepatīk, ja nevar pārredzēt. Vēl ko es šad tad apbrīnoju, katrs brauc kā grib, bet tie, kuri guļ, viņiem krēsls nolaists līdz lejai, atgāsts līdz aizmugurēs paļņikā un tad guļ riktīgi. Un tos es arī reāli nevaru nekādi saprast, kā viņi jūs, varbūt kāds ir tāds no jums, tad man vajag forši pārredzamu skatu. Tas nebija uzbrauciens tiem, kas tā dara, vienkārši es to pats nesaprotu. Labi, jāiet pēc kafijas, kolas un ūdens. Vaigais kombo, ne? Ko jāstartē arī? Kas te vairs palicis tagad? Tagad pat iespējams kādu brīdi nenometīs man spoguļus un logus, ja šitā te nav sāls uz ceļa. Paldies tev, ka palaidi. Vienot patīk tā ēna, kādu var redzēt. Kuģīts nāk, ne? Ko tagad uz ceļa var redzēt. Redz, kas tur teica, ka jums bedres ir Latvijā? Reku Vācijā arī bedres uz ceļa. Nav nemaz tik skaisti un rožaini. Jā, šitais krustojums vienmēr
izkūst pēc ziemas arī. Viņi te kaut ko arī lāpīja, tur bruģīti kaut kādu salika apakšā. Un, nu redz, kā jūs sakat, ka jums tikai bedres ir. Nav tā. Tur viena tālāk, tur vispār tāda dziļa diezgan ir. Autoskola aizbrauc. Jā, man tūlīt iedegsies zaļais un viņš vēl griezīsies 90%. Ko es teicu? Nu, neko darīt. Lēni iet tai autoskolai. Bet neviens jau mēs neesam profesionāli piedzimuši. Visiem iet lēni sākumā. Pasties grūti izņemt to līkumiņu krustojumu. Droši vien stresā vēl bišķi, nevar saslēgties. Nu, baigi lēni iet nabagam. Bet, nu, tas ir reāli. Tas šitā ir lieta jāsaprot. Kādu dienu viņš arī gāzīs un viss būs ok, bet nu, tas starts jau nekur nav viegls un skaists. Tā kā jāļauj jau vien tiem vīriem kļūt par vīriem. Tā viņš brauks taisni, ja? Lai jau viņam labi veicās un izdodas nolikt tās tiesības. Un pēc tam, lai labi ripo, katram jau tai skolai jāiziet cauri. Ko tas te veidoja tikko? Viens neizturēja. Vēl sniegs visur. Te jau arī tās malas ir cietas, izmainīties arī var normāli, nav jau traki. Nobraukt malā. Nav tā, ka te būtu mirstamākai. Tad, kad bija aizputināts, te bija tādas kupenes jātais. Vienreiz ar vieglo mainījos, tas arī īsti nebija apmierināts, ka viņam bija jāpastumjas apakaļ, bet, nu, es pamahājos un parādīju, ka es malā nelīdīšu, jo, ja es būtu nobraucis no ceļa, tad viennozīmīgi es arī tur arī paliktu. Kaut kur arī bija, kur es mainījos ar vieglo, tās kupenes vēl palikušas malā, un te viņš negribēja līst nost, un jā. Un te arī bija aizputināts tāds kalniņš ar ieskrējienu šunku, vajadzēja iet pāri. Šitā vieta. Tu nos kā es nosalu. Haidī. Vēl viens gandrīz 2 stundas. Tajos gumijniekos -5 grādos mīcījos tā kā pīle, ka pa ūdeni kustina visu laiku kājas, lai neaizsalst. Tad es tā mīcījos uz vietas, lai man pirksti ir kaut sarkani, balti, hrenpaimjāši. Labs ir. Dodamies ceļā. Jāuzzvana tagad šādas tādas svarīgas ģēles jāizdara pa telefonu. Tad jau tiekamies kaut kur Brēmenē, pastīsimies, kas tur notiek šodien. Jāskārto mati, lai ar jums runāt, zin kā, zolīts lai būtu. Nē, tas gan man ir vienalga, kāda man frizūra, kāds es izskatos. Es esmu tas, kas es esmu, es nemēģinu tur uztaisīt mākslīgo intelektu palīdzību, tur visādas seiņas, filtrus un vēl nezinu kādus mēslus. Man patīk, ka viss ir tā kā tam jābūt. Labs ir tiekās vēlāk. Atbraucis es esmu, jāvelk zeķes kājās, visu ceļu sildīju kājas, baigi nosalšu. Jā, pie kraušanās riktīgi nosalšu. Es nezinu, vai man ir sīcene, jo es pirms tam atdevu meitai piečuku un pats skaidru naudu nelietoju. Tad vajadzēja vēl taisīt bildes puikam šodien. Jo, Haidī, un tieši nepietiks sīcene. 10 centi pa īsu. Nē, varbūt ir. Baigi sagribējās snikeru. Tāda nav kāda kapēka kaut kur pa stūriem. Vienreiz man nobrauca garām Marsa mašīna. Mašīna 7,5 tonnīga un uzzīmēts Marsa, tas batoniņš bija. Vot tā strādā reklāma. Kā man tajā brīdī sagribējās to Marsa batoniņu. Viņš tik garšīgi bija uzzīmēts uz tās mašīnas. Bet tagad man vienkārši sagribējās snikerīt vai kaut ko tādu. Aiziešu, pastīšos, vai tur automātā ir. Ja ir, tad paņemšu. Būs gara nakts, man 11. Tikai sāks strādāt. Viņi sāk kraut ārā. Piedo atvainam. Man priekšā vēl, tagad, cik es redzu, 2 fūras ir. Jāiet apstīties, kas aiz līkuma darās, vai tur nav sastājušās. Tad arī zināšu,
Cik ātri tikšu izkrauties? Jā, nu noteikti ne ātrāk kā 4 būšu mājās. Labi, es eju skatīties to snikerīti. Nu, bet es tikko sajūtos kā kaut kādā skolā, kad 10 centi nepietiek. Sakasīju sev makā €10 sīcenē. Twix, Mars, Milky Way maksā €20. Tā es skatos uz viņiem un siekalojos. Nu tā gribās. Nu johaidī. Nu, ka varētu iespērt tā kāju. Vai kaut kas izkrīt ārā. 10 centi nepietiek. Karti maksāt nevar. Nu tā sajūta ir tiešām tāda stūba. Nu neko darīt. Paliks man vesels €10 makā vairāk. Jā, šodien visu sīceni un visu iztīrīju no maka. Nu tā. Jo, bet man sanāk kinder kaut kāds. Reku pa Eiriku sanāk šitais pa dārgo. Vai paņem to? Nē, šitais ir garšīgs. Krēmi kūheni, tas ir labs. Devai ņemam pa eiro šito te, ja? Tā metam iekšā kapeikas pēdējās. Tā 70, 80, €1. Kas mums tas ir? 53. Aiziet, krīti ārā. Vismaz tu man būsi kaut kāds uzmundrinājums. Priekšā kaut kādas 4 vai 5 mašīnas. Tas nozīmē, ka mājās būšu ne vēlu, bet agri no rīta. Neko darīt. Pēc tam iedošu tādu mazu update'iņu, kā man te iet. Iešu apvērst šito garšīgo berķi. Reku, man eglīte arī stāv. Kā man patīk šitiem skānijām tie purniņi, kā izstās. Jā, tā jāatslēdz mašīna vaļā. Baigi patīk, kā tās ūsiņas izstās. No, labi, jāiznes papīri, lai stāv pie viņiem un teica, ka iedošot pageru, un te es varēšu mierīgi varbūt pasnaust, aiziet pagulēt nedaudz. Tā, nepareizie papīri, šitais riktīgais. Ej, tu nos, tad šitais ir patīkamākā daļa no darba dienas. Ārā -6 un ir jānomazgā mašīna un šeit nav iekšējās halles. Tas viss jādara ārā. Ledus kalni veidojās, rokas salst. Šitais ir vienkārši bomba. Nosauši pirksti gan kājām, gan rokām tā, ka maz neliekas. Jā, šitas ir labais. Neko. Darba diena arī ievilkusies, noteikti mājās būšu ap 5 tikai. Kā es gulēšu. Es jau tagad sapņoju iegulties siltā gultā. Iegāsties zem siltas sagas. Es jau labi pa ceļam, ja būs vēl spēks kaut ko parunāšu. Ja nē, tad tiekamies Hamburgas pusē. Jā, neizturēju spriedzi. Vajadzēja tomēr piestāt un paņemt. Samaksāju kartiņu. Tā visu dienu gribējās tos batoniņus. Snickers nebija, bet nu nekas. Vismaz pie šitiem tik Twix un Mars arī labie. Tagad vēl līdz mājām 1,5 stunda. Cik mums te ir? 3:20. Nu neko darīt. Kādreiz arī pa nakti jāpabrauc. Jā. Labi, mauta. Viss sasala pa ceļam. Tagad atbraucu līdz firmai. Attaisīju visu vaļā, cik varēju. Iku sāna klapēm, tikai divas daļas atgāzās vaļā, pārējais viss vēl ir iesalis. Rādīja, ka piekabē -4 grādi esot, ārā -6. Es pirms tam aizmirsu nolaist grīdas lejā, tad drošinātāji visi iesals. Bet nekas, reku ir pūtējis tieši, sapūtīs silto gaisu virsū. Un kolēģim nav jābrauc no rīta tagad nekur. Man vēlāk ir šodien, jo tagad ir laikam kaut kas bišķi pirms 5.
laikam kaut kas, nu jā, no rīta. Un man jāsakrauj šī tā pati mašīna būs. Un kolēģis brauks tālāk, jo es sanāk, nu jau rītā braucu uz Berlīni, jā. Bērniem tās pasas taisīt. Atstāšu šeit, lai viss smuki atkūst, lai rītā varu uzkraut normāli. Savādāk visi pilnīgi tā kā viens liels ledus gabals. Eku lielopa piekabe arī stāv iekšā. Es izdzinu ārā, dalītais stāvē. Bet, nu, kaut kā tā. Bet, nu, tiekamies vēl šodien sanāk. Jā, tagad rīts ir. Tad jau pastīsimies, kā man sanāk šī nedēļa. Cik man īsti tās stundas sanāk. Labi, man tās nebūs tā optimāli viss tā paņemts. Ew, labi, ko es te tārkšu? Davai, jau, atā. Tu esi tam atstāji, man te pats. Tā, man šodien ir kirdi. Es nevaru pagrozīties. Man sprandai ir kaut kas ieklemējis. Nezinu, vai nu vakar apsaldēju, vai nu nogulēju. Bet man ir tā, ka, ziniet šito variantu, kad grozās nevis kakls, bet viss, jo kaklu nevar pagrozīt. Bet nu neko darīt. Jābrauc, jāsakraut cūciņas. Šodien man darba diena varētu būt, ka plus mīnus 4-5 stundas būs. Nu viss. Tā kā nebūs tik traki. Jā. Jāiznes miskastes ārā, jāsadara, kas jāsadara, un jāliec savam zirgam mugurā. Vai braucam tās cucekus sakraut atkal. Lai gan ārā ir augsts, bet ir tik patīkami, ka tā saule spīd. Tas pavasaris arī jūtās, ka tepat ap stūri vien ir. Un jau piekdien būs 10 un 12 grādi, sestdien arī. Tā kā būs ok. Pavasaris jau tepat aiz stūra vien ir. Tā, diemžēl, sērijas safilmētie kadri par kraušanos aptrūkās šajā vietā, jo tie bija bojātie, dēļ kuriem es nevarēju palaist vispār visu. Un nezinu, kāpēc, kas bija tas prikoli, kāpēc uzfilmējot, pēc tam viņi tika sabojāti. Nezinu, vai tas, kad atmiņa pilna telefonam vai kaut kā, bet, jā, diemžēl, tika sabojāti un nevarēja vairs ielikt. Tā kā gatavojas nākamajam kadram. Davai, čau. Nu, tad beidzot man sanāca eksportēt to video un saprast, kur ir problēma. Nu, nevarēju vispār nevērt telefons vaļā. Beigās atradu failu, kurš nepatika un sanāca. Pēc visām slimošanām un slimībām pirmā pastaiga mums šodien ir. Vai ne, Matijas? Jā, dodamies iekšā purvā izmest mazo līkumiņu. Bija nedaudz jāpiebremzē, lai netiek citi cilvēki kadrā. Un man būtu interesanti, ja tu ierakstītu komentāru, kāda veida sērijas tev patīk.
tādas, kur vairāk ķer kadriņus, kur runā, vai viss tāds kopums. Ir mūzika, nav mūzika, likta klāt, jo par to mūziku man diezgan lielas pagaidām ir neskaidrības un problēmas, jo man ir tās copyright mūzikas vienmēr pēkšņi uzmetušās, bet šeit lielais paldies Buffam. Buffs ir visatsaucīgākais no latviešu, manuprāt, youtuberistiem. Pārējie vienkārši uzmet tādu riktīgo pofigismu virsū. Tā kā izmēģinātu es viņiem izraut baltmaizi no mutes, jā. Bet, jā, tur tiešām Buffam cepuri nost. Viņš dalās ar informāciju, visu, ko viņš zina, ko viņš kā, kas. Tur, cepuri nost. Jā, tā kā būtu interesanti, ja tu ierakstītu komentārā varbūt, kāda veida saturs tev vairāk patīk. Ar mūzikām, bez, kur runā, kur kadrus ķer. Man tagad jau aizdusa sākās, jo es saku, šī ir pirmā pastaiga pēc slimības, slimošanas un vispārējā. Mēs te atbraukuši uz tādām purva takām izstaigāties. Nu ko, mikrofonu nelikšu klāt, lai skaņa ir kā mucā. Treniņu noslēdz, baigi labs treniņš izdarīts. Sieva aizveda meitu uz treniņu kung fu. Mēs ar puiku, vai ne, Maties, parā bicīti, parā muskuļus. Ej, tur nost kādi krūtie bicīši. Mēs puiku izvingrojāmies. Es jau saku lielo paldies, ja tu esi ticis līdz šai vietai. Kā jau redzēji, es nesaskaitīju, cik man darba dienas stundas bija, bet šodien, teiksim, tās bija 4-5, vakar tās bija 13, pirms tam arī kaut kas ap 10 grozījās. Man tagad nebija laika saskaitīt, bet nevienmēr ir tā, kā, es ir reizēm redzējis, ka es nomalcu 15-16, bez nevienas pauzes, nav tik traki vienmēr. Un rītā dodamies uz Berlīni. Nezinu, varbūt varētu uzfilmēt, kā mums tajā Berlīnē iet. Bet viens lūgums gan man tev ir. Ja tu vēl neesi uzspiedis abonēt podziņu, uzspied, bet vēl otrs lūgums. Ja tu esi noskaties līdz beigām, tu varētu ierakstīt, kāds ir tavs optimālais tas laiks, ko tu skaties YouTube sērijas. Vai tā ir stunda, vai tās ir 30 minūtes, vai 20, vienalga kā, lai es saprotu. Jo, piemēram, man personīgi, man nevelk skatīties pusotru stundu, katram youtuberistam vai līdz 2 stundām, no pusotras līdz 2, katram youtuberistam kaut kādas sērijas. Ja viņš vienkārši tur, tā kā es braucu ar mašīnu vai ko, jo, manuprāt, tas ideālais laiks ir līdz stundai, maksimums. Arī atkarīgs, kā tur tie notikumi visi. Tāpēc būtu baigi labi, ja tu ierakstītu komentārā, kāds ir tavs optimālais laiks, ko tu skaties sērijas YouTube. Vari pamāt, Mati? Jā. Nāc pamāri, un tad dodamies, es tev ieslēgšu. Pamāsi? Pamāsi? Šitā. Davai, čau visiem.